Jūs iespējams šo attēlu jau esat redzējuši. Neticams pūlis, kas gaida, lai uzkāptu Everesta virsotnē. Stau am Mount Everest. Paskatieties uz šo. 300 alpīnisti stāv rindā, lai sasniegtu virsotni. Indiešu rinda virsotnē. Šo pārsteidzošo fotogrāfiju uzņēma šis projekts. Bet vai jūs zinājāt, ka cilvēks, kurš ir šīs fotogrāfijas autors, ir leģendārs alpīnists, kurš ir saskāries ar ievērojamiem strīdiem? Ja jums ir Netflix konts, iespējams esat redzējis viņa seju vai dzirdējis viņa stāstu dokumentālajā filmā 14 virsotnes, nekas nav neiespējams. Taču pēdējos gados par šo alpīnistu ir izskanējušas apsūdzības un radušies jautājumi. Vai viņš ir varonis, kur vajadzētu godināt vēsturē, vai arī persona, kas pārprasta sarežģītu apstākļu dēļ? No pasaules rekordiem līdz intensīvai drāmai Everestā un nopietnām apsūdzībām. Noskaties līdz beigām un izlem pats, ko domā par leģendāro un pretrunīgi vērtēto kāpšanas karali Nimsu Dai Purdžu. Kā vienmēr skatītājiem ieteicama piesardzība. Pēc tam, kad es pirmo reizi publicēju šī video oriģinālo versiju, Nimsa advokāts sazinājās ar mani un lūdza noņemt šo video. Kā redzams no e-pasta, viņš apstrīdēja ziņu avotus un apšaubīja mūsu žurnālistisko godīgumu. Tāpēc es atgriezos pie sākuma, lai veiktu papildu pētījumus, pārskatītu ziņu avotus un pārbaudītu faktus. Tas, ko jūs tūlīt redzēsiet, ir šī stāsta otrā versija. Tas bija 2019. gada 29. oktobris, kad Nirmals Nims Purdža stāvēja uz Šiša Pangmas virsotnes, pabeidzot sasniegumu, kas ieies alpīnisma vēsturē. Tik 6 mēnešu un 6 dienu laikā Nims bija uzkāpis visos 14 pasaules augstākajos kalnos, katrs no tiem paceļas vairāk nekā 26,000 pēdu virs jūras līmeņa. Vienkārši sakot, to nebija paveicis neviens, un daudziem tas šķita neiespējami. Bet Nims nav kā vairums cilvēku. Viņš tikko bija no jauna definējis iespējamo pasaules augstākajās virsotnēs, parādot, ka vienīgie īstie ierobežojumi ir tie, kurus uzliec pats sev. Pirms mēs aplūkojam sarežģītākās viņa ceļojuma puses, atgriezīsimies nedaudz atpakaļ un paskatīsimies, kas viņu aizved līdz tam brīdim uz Šiša Pangmas virsotnes un kas padarīja viņu slavenu ar rekordu laušanu, par kuriem vairums alpīnistu pat nesapņot mēģināt. 2019. gada maijā viņš kļuva par pirmo cilvēku, kurš mazāk nekā 48 stundu laikā sasniedza 3 no augstākajām virsotnēm uz Zemes – Everestu, Loce un Makalu. Lai jūs saprastu, cik tas ir neticami, ļaujiet man pateikt, ka lielākajai daļai cilvēku starp kāpieniem ir nepieciešamas dienas vai pat nedēļas, lai atgūtos. Bet Nims? Viņš to paveica 2 dienās, taču tas nebija tikai par virsotņu sasniegšanu. Savas ceļojuma laikā Nims uzņēma fotoattēlu, kas kļuva populārs internetā uz Everesta kalna. Attēlā bija redzama pārpildītā virsotne, kur alpīnisti stāvēja rindā. Šis attēls izraisīja pasaules mēroga diskusiju par komerciālās kāpšanas bīstamību uz Everesta. Pat savas rekordu lauzošās ekspedīcijas vidū Nims ietekmēja visu alpīnisma kopienu. Jūs varētu domāt, ka ar tādu kāpšanas pieredzi kā viņam, viņš kāpi kalnos jau kopš bērnības. Bet jūs kļūdītos. Nims piedzima Nepālā 1983. gadā, un viņa sākums bija diezgan pieticīgs. Viņa ģimene nebija turīga, un tāpat kā daudzi nepālieši, viņš nāca no ģimenes, kuras dzīve bija cieši saistīta ar zemi. Viņa tēvs bija gurku karavīrs, un militārais ceļš viņam šķita dabisks. 18 gadu vecumā viņš pievienojās gurku brigādei, sekojot savu tēva pēdās. Taču drīz vien viņa izcilās prasmes tika atzītas, un 2009. gadā Nims kļuva par pirmo gurku, kurš jebkad pievienojies Lielbritānijas jūras kara flotes speciālo laivu dienestam SBS. Ja neesat ar to pazīstami, SBS ir viena no elitārākajām speciālo uzdevumu vienībām pasaulē, kas specializējas augstā klimata un augsta riska operācijās. Tieši šeit Nims izkopa garīgo izturību un noturību, kas vēlāk noteica viņa alpīnista karjeru, padarot viņu par mūsdienu leģendu. Paietu vairāki gadi, līdz Nims nonāktu šokējošu skandālu centrā. Gandrīz 10 gadus Nims dienēja SBS vienībā, pildot uzdevumus, par kuriem viņam nebija atļauts runāt. Tas liek mums tikai iztēloties, ka tie bija bīstami. Viņš ir devis mājienus par dažiem riskiem, ar kuriem saskārās, tostarp par to, ka viņu apšaudīja un ievainoja kaujas laikā. Taču 2018. gadā, kad bija iespēja pievienoties speciālajiem gaisa dienestam, Nims izdarīja pārsteidzošu izvēli. Viņš pameta militāro dienestu. Lielākā daļa cilvēku neattiektos no dzīvību mainošas pensijas un karjeras bruņoto spēku augstākajā līmenī. Bet Nims dzirdēja, kā viņu sauc kalni,
Pat ja alpīnisms kā pilna laika karjera viņam šajā brīdī bija kas jauns. Viņa pirmais lielais kāpiens bija 2012. gadā, kad viņš sasniedza Labuša austrumu virsotni, kas salīdzinot ar citiem ir salīdzinoši neliels Himalaja kalns, taču tas bija tikai sākums. Viņš turpināja kāpt izaicinošos kalnos, un 2014. gadā viņš sasniedza Daulagiri virsotni, kas ir 8000 metru augsts kalns, tikai 15 dienās. Tādējādi nosakot toni tam, kas vēl sekos. 2016. gadā viņš pirmo reizi sasniedz Everesta virsotni, un Nims sāk sapņot vēl lielākus sapņus. Šeit iesaistās Elite Expedīte. Nims 2017. gadā dibināja savu alpīnismu kompāniju Elite Exped, lai dalītos ar savu aizraušanos ar kalniem un piedāvātu savu unikālo pieeju alpīnismam cilvēkiem, kuri vēlējās pārbaudīt savas robežas. Elite Exped nenodarbojas tikai ar vadītiem kāpieniem. Runa ir par to, kā iemācīt alpīnistiem pārsniegt to, ko viņi paši uzskata par iespējamu. Nimsa komanda ietvēra dažas no labākajiem elites šerpām, tostarp Mingmu Deividu Šerpu un Mingmu Tenzingu Šerpu. Ar viņiem tu ne tikai kāp kalnos, tu iemācies tos pieveikt. Nims ne tikai vadīja citus, viņš pats gāja priekšgalā. Viņa personīgā pieredze un nepārspētie sasniegumi padarīja viņu par vienu no visvairāk cienītajām personībām augstkalnu alpīnismu pasaulē. Katra ekspedīcija tika rūpīgi plānota un īstenota. Drošība, precizitāte un izaicinājums bija tās pamatā. Neatkarīgi no tā, vai tas bija Everesta kāpiens, K2 iekarošana vai pārgājienu vadīšana uz mazāk zināmiem virsotnēm, Nims bija izveidojis Elite Exped, lai piedāvātu piedzīvojumu, kāds nav salīdzināms ne ar vienu citu. Nīma sasniegumi neapstājās tikai pie rekordu uzstādīšanas un virsotņu iekarošanas. 2021. gada janvārī Nims kopā ar vēl 9 Nepāles alpīnistiem iegāja vēsturē, pirmo reizi ziemā uzkāpjot K2 virsotnē, kas ir viena no bīstamākajām kalnu virsotnēm pasaulē. Jā, jūs dzirdējāt pareizi, K2 ziemā. Tas ir pavisam cits izaicinājums ar temperatūrām, kas krītas līdz dzīvībai bīstamam līmenim, un vējiem, kas var noraut tevi no kalna. Bet komanda to paveica. Nims, nelietojot papildus skābekli, kļuva par pirmo cilvēku, kurš uzkāpa K2 ziemā bez papildu gaisa. Sasniegums, kas lielākajai daļai alpīnistu šķiet gandrīz neiedomājams. Visā šajā nemainīga paliek Nima pārliecība. Viņš tic, ka nekas nav neiespējams. Tā viņam nav tikai lozungs, tā ir dzīves filozofija. Taču pat tik izcilai personībai kā Nimsam, gadu gaitā ir radušies strīdi un izaicinājumi, kas viņa stāstam piešķir citu skatījumu. Viens šāds incidents notika 2022. gada septembrī, kad notika traģisks sprādziens, tika zaudētas dzīvības un radās strīdi ar Kapandas, Nepāles iedzīvotāju. Lūk, kas notika. 2022. gada 21. septembrī milzīgs ugunsgrēks pārņēma kādu māju Kapandā, kur Nima kompānija Elite Exped bija izīrējusi pirmo stāvu biroja vajadzībām. Ugunsgrēku izraisīja biroja telpās glabāto gāzes balonu sprādziens. Nejaušā sprādziens bija postošs. 3 cilvēki zaudēja dzīvību, citi tika ievainoti, un mājas iedzīvotājs Tanka Gising un viņa ģimene palika bez pajumtes. Pēc Gisinga teiktā, viss, kas viņiem piederēja, tika iznīcināts dažu stundu laikā. Viņš un viņa ģimene pēc sprādziena bija spiesta dzīvot teltī. Šeit lietas kļuva sarežģītas. Gisings apgalvoja, ka sprādziens notika Elite Expedē nolaidības dēļ, un viņš gaidīja Nims un viņa uzņēmums atlīdzinās viņam zaudējumus. Tikai īpašuma bojājumi vien tika lēsti vairāk nekā 50 miljonu Nepāles rūpiju vērtībā. Tas ir aptuveni $375,000. Nims šķita atvērts izlīguma sarunām, un, kā ziņots, piedāvāja Gisingam kompensāciju 10 miljonu Nepāles rūpiju apmērā 4 daļās. Tomēr Gisinga apgalvo, ka Nims vēlāk atsauca šo piedāvājumu, atstājot ģimeni sarežģītā situācijā. Tomēr tas nebija tikai par naudu. Pēc Gisinga teiktā, Nims pat sāka viņam draudēt no Lielbritānijas, izaicinot viņu vērsties tiesā, ja viņš to vēlas. Gisinga turklāt apgalvoja, ka Elite Exped bez viņa ziņas glabāja gāzes balonus īpašumā, norādot, ka tas pārkāpj drošības protokolus un Nepāles likumus. Nims tomēr uz šo situāciju raugās citādi. Viņš publiski paziņoja, ka Elite Exped jau no paša sākuma bija sazinājušies ar Gisingu, cenšoties panākt risinājumu. Sociālo mēdīju ierakstā Nims norādīja, ka viņa uzņēmums piedāvāja kompensāciju, kas atbilst aptuveni $750,000 Nepāles rūpijās, taču Gisings šo piedāvājumu noraidīja. Nims uzsvēra, ka juridiski Elite Exped nebija pienākuma neko maksāt, taču viņi centās situāciju risināt labas gribas vārdā.
Pēc Nima teiktā apgalvojuma, ka viņš pametis upurus un aizbēdzis, bija pilnīgi nepatiesi. Nima biznesa partneris un Elite Exped līdzīpašnieks Mingma Deivids Šerpa atbalstīja šo apgalvojumu. Viņš norādīja, ka uzņēmums patiešām ir strādājis pie šīs lietas atrisināšanas. Tomēr piedāvājums, ko viņi izteica, Gīzingam vienkārši nebija pietiekams, jo viņš uzskatīja, ka viņam ir nepieciešams daudz vairāk naudas, lai atjaunotu savu dzīvi. Lai vēl vairāk pielietu eļļu ugunī, ja tā var teikt, Gīzings arī bija apsūdzējis Nimsu, ka viņš izmantoja viņa izdegušās mājas fotogrāfijas, lai vāktu ziedojumus no ārzemēm, it kā kalnu sakopšanas kampaņām. Šis apgalvojums vēl vairāk sāsināja attiecības starp abām pusēm. Šis incidents izraisīja sašutumu Nepālā, īpaši vietējā šerpu kopienā un sociālo aktīvistu vidū. Taču 2024. gada jūnijā laikraksts Nepali Press atklāja dažas svarīgas detaļas. Pretēji iepriekšējiem apgalvojumiem, Gīzings tomēr bija apdrošinājis savu māju, lai gan sākotnēji tika ziņots, ka viņam apdrošināšanas nav. Tātad, kā augstā tiesa nolēma par labu Nimsam, šķiet, ka Gīzings visticamāk centās iegūt lielāku atlīdzību no šīs traģēdijas. Šis strīds, lai arī sarežģīts, ir tikai viena nodaļa Nims lielākajā stāstā. Slava ir kā divpusējs zobens, un šķiet, ka jo slavenāks tu kļūsti, jo vairāk esi gan labā, gan iespējams sliktā uzmanības centrā. Cilvēkiem patīk ienīst. Viens no nozīmīgākajiem un nesenākajiem gadījumiem notika 2024. gada maijā, kad gan Nims, gan viņu uzņēmumu Elite Exped apsūdzēja Everesta kāpšanas noteikumu pārkāpšanā. Tagad cilvēkam ar tik augstu profilu kā Nims šādas apsūdzības rada nopietnus jautājumus, un šī stāsta detaļas ir gan sarežģītas, gan aizraujošas. Sāksim ar situācijas aprakstu. Everesta bāzes nometne kāpšanas sezonas kulminācijā ir pilna ar rosību. Desmitiem ekspedīciju gatavojas saviem virsotnes mēģinājumiem, un likmes ir ārkārtīgi augstas. Šī visa vidū izplatās ziņas, ka elites ārzemnieku komandas dalībnieki, kuriem ir atļauja kāpt tuvējā virsotnē, ko sauc par Linktronu, ir šķērsojuši Everesta teritoriju bez atbilstošām atļaujām. Tas bija milzīgs notikums, jo Everesta kāpšana nebija vienkārši pastaiga ar cerību uz labāko. Ir nepieciešamas īpašas atļaujas. Un šīs atļaujas nav lētas. Tās maksā apmēram $11,000 par katru cilvēku. No otras puses, atļauja Linktronam, mazāk zināmam virsotnei, maksā tikai $4,400 grupai. Tā ir būtiska izmaksu atšķirība. Tātad, kāpēc tas ir liela problēma? Saskaņā ar anonīmu liecinieku izteikumiem, daži no alpīnistiem, tā vietā, lai pieturētos pie noteiktā Linktrona maršruta, it kā pārgāja uz Everestu un devās cauri Kumbu leduskritumam. Viņi pat sasniedza 3. nometni, kas atrodas Lotsi nogāzē, apmēram 23,000 pēdu augstumā. 3. nometne ir būtiska pietura alpīnistiem, kuri cenšas sasniegt Everesta virsotni, un nokļūšana tur bez atbilstošām atļaujām ir nopietns Everesta stingro noteikumu pārkāpums. Tomēr bažas nebija tikai par noteikumu ievērošanu. Tas bija saistīts arī ar drošību. Kumbu leduskritums ir bēdīgi slavens ar savu bīstamību. Tajā ir plaisas un kustīgs ledus, kas var iesprostot vai savainot kāpējus. Tā ir daļa, kur paredzēts šķērsot tikai pieredzējušām komandām ar Everesta atļaujām. Tad kāpēc Elite Exped alpīnisti vispār atrastos uz Everesta? Daži ziņojumi liecināja, ka viņi izmantoja Everesta augstākās nometnes aklimatizācijai, kas ir būtiski gatavojoties augstkalnu kāpieniem, piemēram, Linktronam. Pavadot laiku lielākā augstumā, alpīnisti dod savam ķermenim iespēju pielāgoties retinātajam gaisam, kas var dot viņiem priekšrocības, kad viņi uzsāk īsto kāpienu. Tomēr Everesta maršruta izmantošana aklimatizācijai bez atļaujas ir pretrunā ar Nepāles alpīnisma noteikumiem. Nims un Elite Exped ātri noliedza šos apgalvojumus. Viņi izplatīja paziņojumus paskaidrojot, ka tikai 2 viņu komandas dalībniekiem, Robertam Hutchinsonam un Calebam Peresam, bija derīgas Everesta atļaujas. Pārējā grupa, kā viņi norādīja, trenējās bāzes nometnē, lai kāptu citā virsotnē, ko sauc par Labuša austrumiem, nevis Everestā. Stāsts kļuva vēl sarežģītāks, kad iesaistījās vēl viena ekspedīciju kompānija. Izrādās, ka Hutchinsons un Peres patiesībā bija iekļauti atļaujā, kas izsniegta Seven Summit Treks, un Elite Exped bija vienojušies par tā saucamo atļauju koplietošanas kārtību. Šī ir izplatīta prakse, kurā kāpēji no vienas komandas tiek pievienoti citas komandas atļaujai, lai pilnībā izmantotu atļauto grupas dalībnieku skaitu. Lai gan šī vienošanās bija likumīga, tā nesniedza skaidrojumu, kāpēc citi Elite Exped komandas dalībnieki
iespējams atradās Everestā bez atbilstošām atļaujām. Kad tas viss notika, Nepāles turisma departaments iesaistījās un uzsāka oficiālu izmeklēšanu. Pēc amatpersonu teiktā, Everesta bāzes nometnē esošais ekspedīciju uzraudzības un atbalsta lauka birojs EMFFO uzraudzīs izmeklēšanu, vācot liecības no aculieciniekiem un pārbaudot, vai Elite Exped patiešām ir pārkāpuši noteikumus. Gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Neilgi pēc šo ziņojumu parādīšanās parādījās vēl viena nopietna apsūdzība, šoreiz tieši pret NIMS. Akuliecinieki apgalvoja, ka NIMS ar helikopteru no Katmandu bija devies tieši uz Everestu otro nometni. Ja jūs kaut ko zinat par Everestu, tad zinat, ka helikoptera lidojumi virs bāzes nometnes ir stingri aizliegti, ja vien nav ārkārtas situācijas. Tam ir daži svarīgi iemesli. Pirmkārt, helikopteri var droši darboties tikai līdz noteiktam augstumam, jo augstākās vietās gaiss ir retināts un laikapstākļi ir neparedzami, kas padara lidošanu un nosēšanos ārkārtīgi bīstamu. Otrkārt, helikopteru izmantošana, lai apietu grūtus posmus, piemēram, Kumbu leduskritumu, tiek uzskatīta par pretēju alpīnisma garam. Everesta izaicinājums nav tikai virsotnes sasniegšana. Tas ir par to, lai pārvarētu ceļā sastopamos draudus. Ziņojumi liecināja, ka NIMS bija iekāpis helikopterā Katmandu, aizlidojis uz mazo pilsētiņu Luklu, kur viņa pasažieri izkāpa, un tad viņš viens pats devās tālāk uz otro nometni. Lidojums, kā tiek apgalvots, pilnībā apgāja Everesta bāzes nometni, nosēžoties otrajā nometnē, lai NIMS varētu satikties ar savu komandu un gatavoties mēģinājumam sasniegt virsotni. Tas ne tikai radīja ētiskus jautājumus, bet arī izraisīja bažas par drošību un godīgumu. Ja alpīnisti varētu vienkārši izlaist bīstamās posmus, izmantojot helikopterus, ko tas nozīmētu Everesta alpīnisma nākotnē? Ir vērts vēlreiz atzīmēt, ka viena no skaļākajām balsīm šajā jautājumā, laikraksts Himalayan Times, pašlaik ir tiesas prāvā un izmeklēšanā. Atbildot uz to, NIMS un viņa komanda konsekventi noliedz jebkādu pārkāpumu, uzstājot, ka ziņojumi ir vai nu nepatiesi, vai pārspīlēti. Viņi ir atzinīgi novērtējuši notiekošās izmeklēšanas un apgalvo, ka rīkojušies saskaņā ar visiem attiecīgajiem noteikumiem. Šobrīd izmeklēšana joprojām turpinās, taču šis strīds ir izraisījis ievērojamas diskusijas alpīnistu sabiedrībā. Pastiprinot 2024. gada alpīnisma sezonas negatīvo publicitāti, strīds ap NIMA apgalvojumu par pārgrieztām virvēm Everestā piesaistīja vēl vairāk nevēlamas uzmanības. Šis incidents kļuva par galveno tematu alpīnisma sabiedrībā. NIMS izteica nozīmīgu apgalvojumu. Izskatījās, ka daļa no Everestas kāpējiem izmantotās nostiprinātās virves bija tīši pārgriezta, kas potenciāli apdraudēja kāpējus. Ko esmu dzirdējis, ir tas, ka cilvēki ir pārgriezuši virves tieši zem dienvidu virsotnes virs balkona. Visi zināja, ka mana komanda pirmā dosies uz virsotni. Notiek tik daudz netīru politisko spēļu. Viņa komandas biedri, tostarp pieredzējuši šerpas, atbalstīja šo apgalvojumu, norādot, ka virve šķiet bija tīši pārgriezta un lēsa, ka apmēram 120 pēdu no tās bija nomestas lejā no kalna. Kāpēju kopienas sašutums bija ātrs un spēcīgs. NIMS acīm redzot noteikti melo, un tas bija tikai vēl viens mēģinājums pievērst sev uzmanību. Kurš apzināti pārgrieztu virves jau tā dzīvībai bīstamā situācijā? Sašutums izraisīja ātru reakciju no NIMA puses, kurš savā Instagram kontā ievietoja video ar pārgrieztajām virvēm. Viņš arī savāca paziņojumus no savas komandas šerpām, lai atbalstītu savu apgalvojumu. Video. NIMS paceļ pārgriezto virvi un saka: "Viņi mani sauc par Melis." Bet tas ir pierādījums tieši tur. Viņi mani sauc par Melis. Tas ir pierādījums tam, ka virve tika pārgriezta. Pat ar savas komandas atbalstu un video pierādījumiem NIMS saskārās ar pretreakciju. Daži kritiķi viņu apsūdzēja stāsta pārspīlēšanā, lai piesaistītu uzmanību vai izraisītu strīdus. Nepāles valdība ātri iesaistījās. 27. maijā, tikai diena pēc NIMA apgalvojumiem, Turisma departaments DOT izdeva paziņojumu, kurā noliedz, ka virves būtu tikušas bojātas. Saskaņā ar DOT teikto, vairāki alpīnisti no citas Pioneer Adventures ekspedīcijas tajā pašā dienā kā NIMA komanda veiksmīgi sasniedza Everesta virsotni un ziņoja, ka ar virvēm nav bijušas nekādas problēmas. Pēc tam DOT uzsāka izmeklēšanu par NIMA apgalvojumiem, apsūdzot viņu dezinformācijas izplatīšanā popularitātes iegūšanai. Šīs apsūdzības bija nozīmīgas NIMam, kurš ir izveidojis reputāciju balstīt uz caurspīdīgumu un godīgumu.
Izmeklēšana pakļāva visu Nima karjeru rūpīgai pārbaudei. Savukārt Nims pastiprināja savus apgalvojumus, sveica izmeklēšanu un apgalvoja patiesība nāks gaismā. Kopš 2019. gada esmu saskāries ar daudz negatīvismu un cilvēkiem, kuri aizkulisēs cenšas mani nomelnot, rakstīja Nims citā ierakstā sociālajos tīklos. Kad viss, ko es jebkad vēlējos, bija celt Nepāles un tās alpīnistu kopienas vārdu un piesaistīt turistus, lai viņi redzētu šo skaisto valsti. Lai pamatotu savu apgalvojumu, Nims dalījās ar vēl vairāk video pierādījumiem, kuros redzamas pārgrieztas virves, un pievienoja arī citu savas komandas šerpu liecības, kas visi apstiprināja vienu un to pašu stāstu. Kā redzat, man ir pierādījumi, kas pilnībā apstiprina ziņoto, viņš sacīja, cerot, ka izmeklēšana viņu attaisnos. Ievērojami Sanu Šerpa, slavens alpīnists un rekorda īpašnieks, kurš divreiz sasniedzis visu 14 kalnu virsotnes, arī apstiprināja, ka video redzējis pārgrieztās virves. Tas piešķīra Nima apgalvojumiem lielāku ticamību, lai gan tas nespēja izbeigt strīdu. Dienām ejot, situācija kļuva arvien sarežģītāka. Daži, piemēram, Kalī Bahadurs Budžels, turisma departamenta pārstāvis, uzstāja, ka arī citi alpīnisti veiksmīgi izmantoja virves pēc Nima komandas, tādējādi apšaubot apgalvojumu, ka virves bija pārgrieztas. Šo satricinājumu vidū parādījās daudz personiskāks skandāls – apsūdzības par uzmākšanos pret Nīmu. 2024 gads, kas varēja kļūt par vēl vienu Nima karjeras virsotni, tā vietā atnesa nopietnus izaicinājumus, kas ietekmēja viņa reputāciju. Apsūdzības izvirzīja divas sievietes – somu alpīniste Lotta Hintze un amerikāņu ārste doktore Aprila Leonardo, kuras abas kāpa kopā ar Nimu ekspedīcijās. Šis skandāls meta ēnu pār alpīnistu, kurš agrāk tika slavēts par saviem revolucionāriem sasniegumiem augstkalnu alpīnismā. Lai gan Nims noliedz apsūdzības, sekas bija tūlītējas. Sponsori distancējās, un Elite Exped nonāca pašā strīda centrā. Reaģējot uz apsūdzībām, Nims iesniedza prasību par neslavas celšanu pret laikrakstu The New York Times, apgalvojot, ka viņa raksts sagrozīja notikumus un kaitēja viņa reputācijai. Viņa juridiskā komanda apgalvo, ka izdevums nesot pārbaudījis faktus pirms raksta publicēšanas, tādējādi radot nepamatotu kaitējumu viņa reputācijai. Tik ekstrēmā sporta veidā kā alpīnisms, kur draudi ir lavīnas, vētras un zemes skābekļa līmenis, šis stāsts izcēla daudz personiskāku raksturu risku. Sievietes alpīnisma pasaulē arvien biežāk ir runājušas par saviem pārdzīvojumiem saistībā ar uzmākšanos un neētisku rīcību. Nimsa gadījums papildināja šo plašāko diskusiju, izceļot izaicinājumus, ar kuriem sievietes alpīnistis saskaras papildus fiziskajiem riskiem. Lotta Hintze, kas pazīstama gan ar saviem sasniegumiem alpīnismā, gan kā bijusī Miss Somija, bija viena no pirmajām, kas uzdrošinājās runāt atklāti. Sākotnēji viņa dalījās savā pieredzē blogā, atsaucoties uz satraucošu sastapšanos ar ļoti slavenu vīriešu kārtas alpīnistu, nenosaucot viņu vārdu. Tomēr intervijās ar The New York Times Hintze atklāja, ka alpīnists, par kuru viņa bija rakstījusi, ir Nims. Viņa aprakstīja satraucošu gadījumu Katmandu, kas notika laikā, kad bija paredzēta biznesa tikšanās par turpmāko ekspedīciju sadarbību. Hintze nolēma runāt atklāti, cerot, ka viņas stāsts pievērsīs uzmanību neredzamajiem draudiem, ar kuriem sievietes saskaras šajā sportā, nevis no kalniem, bet gan no citiem alpīnistiem. Viņas stāsts nebija vienīgais. Arī ārste Aprila Leonardo, ģimenes ārste no Kalifornijas, nāca klajā ar satraucošām apsūdzībām pret Nimsu. Viņa pievienojās ekspedīcijai uz Kādīvu pasaulē otro augstāko virsotni, kur 2022. gadā vadīja Nims kompānija. Lai gan viņa bija sajūsmināta par šo izaicinājumu, kāpiena laikā gūtā pieredze lika viņai justies nemierīgi un nedroši. Lai aizsargātu abas puses un neapstiprinātu informāciju, es neiedziļināšos viņu konkrētajās apsūdzībās, taču, ja tās ir patiesas, tās ir satraucošas. Abas sievietes drīz pēc iespējamajiem notikumiem dalījās savā pieredzē ar draugiem un ģimeni, sniedzot īsziņas un citus saziņas pierādījumus. Hintze tajā pašā dienā, kad notika sastapšanās ar Nimsu, nosūtīja ziņu tuvam draugam, savukārt doktoru Leonardo no bāzes nometnes sazinājās ar savu tēvu, paužot, ka Nims uzvedība viņai lika justies neērti. Apsūdzībām ir īpašs svars, ņemot vērā Nims ietekmīgo stāvokli alpīnismu pasaulē. Ar vairāk nekā 2 miljoniem sekotāju sociālajos tīklos un sponsoriem no tādiem lieliem zīmoliem kā Red Bull un Nike, Nims ir nozīmīga figūra mūsdienu alpīnisma pasaulē. Nims aktīvi iedrošināja sievietes piedalīties augstkalnu ekspedīcijās, vadot tādas ievērojamas klientes kā Asma Altani,
Katars karaliskās ģimenes locekle un krievu modeli Viktoriju Boņu. Viņa status gan kā alpīnistam, gan uzņēmējam padarīja apsūdzības vēl šokējošākas alpīnisma sabiedrībā. Neskatoties uz apsūdzību nopietnību, Nīms tās stingri noliedzis. Ar savu advokāta starpniecību viņš izplatīja paziņojumu, kurā apsūdzības nosauc par nepatiesām un apmelojošām, uzsverot savu apņemšanos ievērot godīgumu un integritāti. Viņš uzstāja, ka nekad nav iesaistījies nekādos neatbilstošos darbos. Tomēr sekas bija tūlītējas. Sponsori sāka no viņa attālināties, un viņa gidu uzņēmums Elite Exped nonāca zem pastiprinātas uzmanības. Ko mēs par šo puisi zinām pavisam droši, ir tas, ka viņš ir leģendārs alpīnists un ir parādījis pasaulē, ka kalnos nekas nav neiespējams. 2019. gadā viņš uzsāka kāpienu uz 14 pasaules augstākajām virsotnēm rekordīsā laikā. Viņš šokēja alpīnisma sabiedrību, pabeidzot šo misiju tikai 6 mēnešos un 6 dienās. Sasniegums, kas iepriekš kāpējiem prasīja vairākus gadus. Šis sasniegums pievērsa jaunu uzmanību arī šerpu kopienai un atbalstam, ko viņi sniedz uz pasaules augstākajiem kalniem. Papildus saviem rekordu lauzošajiem ātruma kāpieniem, Nīms ir bijis aktīvs aizstāvis, lai veicinātu izpratni par klimata pārmaiņām un to ietekmi uz kalniem. Viņš ir pazīstams arī ar savām glābšanas operācijām augstkalnu ekspedīcijās, bieži vien pakļaujot sevi riskam, lai palīdzētu citiem alpīnistiem grūtībās. Šīs rīcības ir tikai stiprinājušas viņa reputāciju kā alpīnistam, kurš ir apņēmies ne tikai sasniegt virsotnes, bet arī rūpēties par citu cilvēku labklājību kalnos. Mīli viņu vai ienīsti, Nīms joprojām ir viena no ietekmīgākajām personībām mūsdienu alpīnismā, pastāvīgi paplašinot iespējamo robežas visaugstākajos augstumos. Ko tu domā par viņu? Dod ziņu komentāros. Paldies, ka skatījies, un tiekamies nākamajā reizē. Esi drosmīgs un dzīvo ar pārliecību.